Esiet sveicināti! Tuvāko gadu laikā Rīgas osta ieplānojusi vērienīgu attīstības projektu vairāku 10 miljonu eiro vērtībā. Runa ir par pieejas kanāla rekonstrukciju Rīgas jūras līcī kuģu ienākšanai Rīgas ostā. Projekta īstenošanai plānotās kopējās izmaksas veido aptuveni 71,14 miljonus eiro. Šo projektu jau ir atbalstījusi arī valdība. Rīgas jūras līcī paredzēts veikt kuģu pieejas kanāla rekonstrukciju posmā no Pieņemšanas bojas līdz Daugavas grīvai, kā arī izmantot esošo grunts izgāstuvi izsmeltās grunts deponēšanai. Kopējā pieejas kanāla rekonstrukcija būs 13 km kopgarumā, un tā realizācijas gaitā tiks izrakti miljoniem tonu grunts. Šis padziļināšana ir saistīta ar to, ka Rīgā ienāk arvien lielāki kuģi. Mēs būtībā runājam par to, ka mainās visa psiholoģija, domāšana arī kuģi īpašniekiem. Vairs nav mazas tupeles, kuras peld pa jūru. Šodien šie lielie kuģi nodrošina būtībā Baltijas ostā. Šodien galveno kravu apkalpošanu tie Panamax 60 000 pamatā. Un caur Dāņu šaurumu, kur ir 17 metru dziļums, Baltijas jūrā ienāk tātad maksimālā iegrīma, kas ir šie 17 metri. Jo, ja šādas kuģis mēs neapkalpojam, tad viņi aiziet vai uz Tallinu, vai aiziet uz kādu citu ostu, uz Pēterburgu, bet mēs paliekam tukšā. Speciālisti un nozares pārstāvji norāda, ka šis projekts ir būtisks posms Rīgas ostas attīstības un izaugsmes nodrošināšanai nākotnē. Lai šādu padziļināšanu veiktu, mums nav tādas Latvijā tehnikas. Tāda tehnika Baltijas jūrā tikai 3 kompānijām – norvēģiem, dāņiem un vāciešiem. Tātad mēs arī viņu konkursējam, tas attiecīgi maksā, bet ņemot vērā visu šo juridisko pamatu, kur šīs smiltis likt, tātad attiecīgi arī pakāpeniski šie darbi tiks veikti un jau sākt šogad. Darba Latvijas ostās netrūkst. To padziļināšana un modernizēšana ir viena no svarīgākajām veiksmīgas konkurences atslēgām. Dēļ pasaules ekonomiskās krīzes pirms 5 gadiem no lidostas Rīga aizgāja virkne aviokompāniju, kas nodrošināja lielu konkurenci un plašas izvēles iespējas pasažieriem. Lidostā Rīga turpina dominēt 2 aviokompānijas – Air Baltica un Ryanair. Tomēr tagad vietā nākušas citas aviokompānijas, piemēram, norvēģu Norwegian un lielākā zemo izmaksu lidsabiedrība Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā Wizz Air, kas Rīgas lidostā pat atklās savu bāzi. Šobrīd viņi plāno izvietot 1 lidmašīnu, kas mums dos iespēju apkalpot 4 jaunus galamērķus un palielināt lidojuma intensitāti jau esošajos maršrutos. Wizz Air, protams, tā rezultātā būtiski palielinās savu tirgus daļu Rīgas lidostā. Mēs ceram, ka Wizz Air būs 3. nopietnais spēlētājs Rīgas lidostas avio pārvadājumu tirgū. Kādus jaunumus var sagaidīt Latvijas pasažieri un ceļot gribētāji? Rīgas lidosta šobrīd ir lepna ar to, ka mums ir lidojumi uz Ņujorku, ko veic Uzbekistānas aviolīnijas, un jau vairāk gadu garumā Rīgas lidosta veic darbu, arī lai citas kompānijas uzsākt šādas lidojumus no Rīgas uz Amerikas kontinentu. Un ir noteikts ieceres, bet par tām jārunā nedaudz vēlāk, kad kompānijas būs gatavas nākt ar šādiem paziņojumiem. Tikmēr lidostā Rīga norisinās attīstības un rekonstrukcijas darbi. Tas savukārt varētu nozīmēt, ka lidosta Rīga kļūs pievilcīgāka jauniem tirgus spēlētājiem. Šogad līdz gada beigām šie rekonstrukcijas darbi tiks pabeigti. Viss notiek saskaņā ar iepriekš noteiktajiem plāniem un darba organizāciju. Un jāpiebilst, ka lielā mērā mums ir izdevies nodrošināt to, ka aviokompānija operacionālā darbība lidostā netiek traucēta. Cīņa par jaunu tirgus spēlētāju piesaisti nebeidzas, un cerams, tā vainagosies ar panākumiem. Tā teikt, lai ir no kā izvēlēties. Ja pagājušajā gadā visās lielajās Latvijas ostās kritās pārkrauto kravu apjomi, tad šis gads sācies uz cerīgas nots. Pirmajā ceturksnī Rīgas un Liepājas ostās pārkrauto kravu apjoms ir pieaudzis, un tikai Ventspils ostā tas ir nedaudz krities. Rīgā pārkrauto kravu apjomu pieauguši par 21,7%, Liepājā par 4,8%, savukārt Ventspils ostā pārkrauto kravu apjoms samazinājies par 1,5%. Tas ir galvenokārt gan uz kravu konjunktūras rēķina, gan arī uz to, ka ir daļa Ukrainas kravas ir parādījušās arī mūsu tranzīta koridori un caur mūsu ostām tiek pārkrauts.
Tā kā pirmie 3 mēneši ir bijuši ļoti veiksmīgi. Satiksmes ministrija norāda, ka Latvijas ostām ar vienu jāmeklē jaunas kravas un jāpilnveido sniegto pakalpojumu klāsts, lai nākotnē dažādotu caur Latviju pārkrautās kravas. Mēs turpinam saglabāt esošos kravu apjomus vietām, kad tos mazliet augstuļa. Protams, tiek ļoti rūpīgi strādāts arī ar citiem kanāliem, lai šīs kravas varētu arī kaut kādā periodā diversificēt, lai mums arī būtu kravas no citām valstīm. Latvijas tranzīta koridors turpina savu darbu, tomēr nestabilā politiskā situācija austrumos neļauj mums atslābt. Visu labu!